Pirms daudziem gadiem man bija jādodas darba komandējumā uz Ļeņingradu. Kā es priecājos, varēšu apmeklēt arī koncertus un teātrus. Un tā sākās viss Rīgas lidostā, kad blakus man nosēdās pasažieris ar skuju vainagu. Kā smaržoja tās skujas! Pavisam nelāks noskaņojums. Un mums neizdevās veiksmīgi nosēsties, bet nogāzāmies brakšķēdami Pulkavas purvainajos mežos. Visi apkārt raud, astaras, bet man tikai viena doma – atrast savu somu ar kleitām un kurpēm, jo man taču jāiet uz teātriem un koncertiem. Kājām devāmies ap 3 kilometri uz šoseju, kur jau gaidīja ātrās palīdzības mašīnas, un veda mūs uz slimnīcu, kur nācās uzturēties vairākas dienas.